mums šodien pirmo reizi ir Žoriks TV pa interesantu lietu Pārlielupes bēgšanu, kas bija 94. gadā. Jā. Un šeit ir dzīvs liecinieks, kas tur piedalījās tajā pasākumā un bija viens no racējiem. Ko tu darīji tajā laikā tur? Izcieti sodu? Izcieti sodu, protams. Cik termiņš bija? 4 gadi. Un cik gadi tev bija tajā laikā? 18. Kad sāka. Iesēdies, kad? Jā. Pa ko notiesāji? Uz ādzību. Vēl pēc padomju? Mēs padomu pantiem. Valsts un privāti. Un uzreiz apcietinājumā Rīgā, centrāla cietumā, pēc tam Pārlielupi? Jā. Un cik nosēdējis jau bija, kad bija bēgšana jau? Visu, gandrīz. Bez 2 mēnešu. Pēc 2 mēnešu termiņiem būtu jābeidzās? Jā. Vari pastāstīt, kā nonāca ieslodzītie līdz tāda ideja, kāpēc raka, kā bija? Nē, tā nebija mana ideja. Nē, es saprotu. Es tev saku, ka sveši cilvēki piedāvāja. Un piedāvāja par darbu. Teju, citi ieslodzītie? Citi ieslodzītie. Teju, cigaretes, drēbes, ēdamo, tādu, kas nav dabonams tur vietas. Tajā laikā drēbes, cigarete, tejas bija pat dārgākā valūta. Tas pats, ka tā bija valūta. Narkotikas, alkohols tajā laikā nebija? Narkotikas, diemžēl, es nelietoju. Nē, tajā laikā nebija, ja? Tur? Bija, bet es nelietoju. Bija jau kaut kas, ja? Telefoni? Kas bija? Telefoni, nebija vēl, man liekas, ne. Katrā gadījumā man tas neinteresē. Bet labi, tad vienkārši tev tā kā piedāvāja nopelnīt, izrokot to tuneli? Jā, tieši tā. Kā viņi izvēlējās tieši tevi? Kā tieši man izvēlējās? Viņi vienkārši uzzina, kurš ir celtnieks, kurš ir kas, kurš ir galdnieks, kurš ir, kuram ir tā amats. Projekts man, rasēšana, projektēšana. Piemēram, bet mazums kaut kāds bailēs no operatīvā darbinieka, ka neuzzina plānus pie kaut kāda aģenta, administrācijas. Nē, tie cilvēki, kas to plāno, viņiem bija sakari arī pašā iekšējā, teiksim, visā tajā sistēmā. Tu gribi teikt, tavas domas ir, ka tur tā bija saskaņota tā bēgšana? Nē, viņi, protams, tie apsargi, ja, kas tur strādāja. Protams, tie zemes, kas viņi skaitījās toreiz. Sardzes pulka, ka obligātā dienas karavīra. Protams, ka kāds bija uzpirks, kur jau lai paklusētu, lai mazāk redz. Ja tu padomā, sāka rakt, pa nakti izraka. Vienas dienas laikā? Nē, 7 dienas. Kur raksis 1 dienas laikā, kaut kādi, bet 20 metri. Cik cilvēki raka? Es saku, kaut kur 3-4 kā kur dienu. Bet nebija neviens tā nodevējs, kas varēja nodot protams, ka bija izvēlēti cilvēki. Ne jau, parasti tā, ejam garām gājoši, jā, negrib nopelnīt. Ej, rodas. Protams, varbūt tas āzas aizskries uzreiz uz šito te uz DPNK, DPNK, lai es saprastu, drošības daļa vai dežurants cietuma, kas atbild diennakti. Pārbaudes nebija tajā laikā nekādas? Bija, protams. Bet mums bija saskaņots tā, ka mēs teiksim, uzskaits laikā atrodamies Pārbaudes laikā, ja? Pārbaudes laikā atrodamies savās gultās un esam slimi. Tie 3-4 cilvēki. Esam slimi, kam temperatūra, kam kas, Viss, Un tad viņi arī tā nepārbaudīja, tad bija visam savādāk. Bet daudz tajā laikā bija amatpersonas dienestā? Amatpersonas? Cik saucamie menti bija tajā laikā zonā? Domāju, skaitīju. Man vienalga. Bieži, teiksim, gāja apgaitās, skatījās, vaktēja? Protams, ka gāja, skatīja. Bet tur bija, zini, kas paņem tādu najomņiki, jā, kas, teiksim, tāpat, kad saka, pēc avīzes, jā, vai pēc interneta, vai, toreiz nebija vēl tas internets tāds, vienkārši reklāma bija, vajadzīgs strādnieks tur par, teiksim, iekšējā sistēmā, tajā zonā, jā, kas staigās un skatīsies kārtību. Kārtības sargi vienkārši tādu. Bieži viņi bija tādi zērāji, tādi paši kā mēs. Protams, ka netici. Pēc, ka jūs vēl alkoholu lietojat kopā viņiem? Protams. Mums vēl viņi paši nesa. Bija zemļaks. Tas ir
Zemļaks tas ir cilvēks, kas dzīvo kopā vienā rajonā. Vienā rajonā. Jā. Pagastā, ciemā, novadā. Viņu sarunā aizsūtīja pie radiniekiem, atnes mums spirtu, atnes mums to, cigaretes, to atnes mums, jo. Kopā ierausim. Viņš arī atnes, kopā ierauj un bieži gadījās, ka viņu mēs zem gultas palikām. Tā kā bombzi, nu. Pārējie domāju, kur viņš aizgājis kaut kur. Bet iznāk tad 7 dienas tevi tā kā laicīgi noskatīja? Neko 7 dienas nenoskatīja. Nē, Pagāja pirmkārt, 3 gadi, ka vispār, lai kāds mani iepazītu. 3 gadi es nosēdēju. Pēties skatījās? Nē, 3 gadi skatījās, ko es uzvedos, ko es daru, kas vispār tāds esmu. Nu tā nebija iznāk, ka spontāna ideja vienkārši viņi saprata, ko viņi izvēlējās cilvēks. Nesaprotu, kādu nesaprotu. Es sapratu, pārbaudīja dažādās situācijās. Viens bija racējis, kuram bija 9 gadi pa slepkavību. Ja. Viņš ļoti bija interesēts mukt. Pats. Viņam bija cietumsods 9 gadi par slepkavību. Viņš ir jauns puika. Un viņš gribēja... Viņš pats gribēja mukt. Uz brīvību tikai. Jā, un viņš tāpēc bija interesēts rakt un nevienu nenodot. Viņš bija interesēts, lai izraktu to patkopu, to tuneli, ja, un lai pats aizmuktu. Nu, tāpat arī pārējie. Bija parādnieks viens, kuru tur patās gribēja, teiksim, pa parādiem, var teikt, nosist. Ja. Viņš baidījās, viņš arī raka, tāpēc, ka viņš baidījās no nāves. Ja. Tādus viņi izvēlējās cilvēkus, saprot? Nu, teiksim, kuriem nav izvēles. Kuriem nav izvēles, dzīves situācijas nu, tas teiksim, atklāt, jā. Atklāt, teiksim. Es neteikšu cik, nu, teiksim, vienam bija vispār viška. Tas, kas tu izdomā. Augstākais sodamērs? 15 gadi. Slepkavība. Viņam bija diezgan ilgi vēl jāatrodas, bija, jā? Ļoti, viņš tik 1 gadu bija nosēdies. Tie interesēti bija, un все. Iznāk, bet tā, tur presē bija rakstīts, ka bija 3 organizatori, bet principā taisījās priekš viena, tas viss, tas bija kaut kāds Gruzijas pilsonis laikam, ja? Nezinu. Viņi nestādījās priekšā. Vienkārši viens cilvēks runāja, viens no tiem, kas viņiem tur galvenais, ja kas viņš ara vai izjauja gāja. Nu, no tiem blatnījiem saucējiem? Nu jā, no blatnījiem. Nu. Tās piedāvāja, tev būs viss, drēbes tev būs, tev viss. Un viņš saka, es atstāsim pat savu kameru tev. Ar visiem tepiķiem, ar visām akvārijas ziltiņām atstāsim tev, ja tu visu izdarīsi pareizi. Cik aizmuka toreiz cilvēki arī, ko prasa? Es neatceros īsti, 89 vai 90. Bija plānots priekš kādiem dažiem, bija kaut kādiem 6, 7 tikai. Bet tos visus pārējos priekš pūļa paņēma līdzi? Paņēma, lai novērstu uzmanību. Nevis paņēma, bet nodeva. Pateica, kurā vietā atrodas. Caurums. Pēdējā brīdī? Jā, un nē, tad, kad tie bija prom, un tad bija cilvēks speciāli laikam izvēlēt, kas pateica, kurā vietā kas, un tad gāja viss pēc kā. Kam nebija slinkums. Informācija ātri izplatās. Un ko tu darīji tajā laikā? Neko, es izraku un ielīdu atpakaļ. Neizlīdi ārā uz brīvību? Izlīdu ārā uz brītiņu, uzpīpēju. Aiz sētas? Pēlpoju brīvi uz gaisu. Padomāju, man 2 mēneši palikuši, priekš kam man jāiet kaut ko. Ielīdu atpakaļ, aizgāju uz savu kameru un sēdēju. Nu kā, tur nebija bīstami līdz pa to tunelī? Protams, ka bija bīstami. Vairākas reizes uzbruku virsū smilts. Es atrados tikai galvu ārā. Nu, un kaut kā izciparojos un devu tālāk, tāpēc, ka es biju jaungadīgs puika, 18 gadu, man bija pie vienas vietas. Tas bija 30 gadu atpakaļ. Nu jā, gan drīz var teikt 30. Pārpa 30 gadu atpakaļ. Tad bija dulls, es saprotu. Un kas bija pēc tam, kad izmuka, viss tas tabors arī izgāja ārā, visi tie citi pārieslodzīti izgāja ārā? Kas pēc tam sākās? Pārpa 12 stundām vairāk. Neviens neredzēja no administrācijas, ja? Nu, tā viņi mācēja. Nu, noteikti, ka tiem bija, kas sēž augšā trīs, viškās ar automātiem, tiem bija droši vien samaksāts. Nu, tie bija parasti dienas čaļi, ja, kas ir dienas savu. Kas obligātajā dienestā? Obligātajā dienestā sēdēja to, un viņiem varbūt, ka tur piegāja kāds meitenes patarkšķēt viņiem, nu aizrunāja vienkārši. Ausis aizrunāja. Ausis aizrunāja, tie pa to gāja. Bet iznāk tā, ka 12 stundas tā kā... Vairāk, man liekas, pa 12 stundām. Cikos notika beigšana? No rīta vai vakarā? Naktī sākās. Naktī. Un tikai otrā dienā 12. 8 no rīta parasti skaidrs kā pārbaudīt. Teiksim, no nakts 12 līdz otrās dienas 12. Un gāja viss pēc kāds. Bet, nu, taču Pārlielupē, tur bija zonas tipas,
kameras. Tas bija tur kaut kur, taču, kur tā kā dzīvojamā zona bija, pareizi? Kādas kameras? Nē, kur dzīvojamā zona, kur Brīva kamera. Kameras bija tikai uz zonu, kur, lai neaizmūk. Dzelendrāžu zonu, kur, aizsargātā zona, kur automātiem apsargā. Paši dzīvojamās telpās un zonā nebija nekādas. Jā, es to saprotu. No. Bet iznāk tā, tad 12 stundas gāja apgaitās, uzraugi, dežurāns, jaunākie inspektori un... Viņi negāja 12 stundas, viņi gāja līdz 10 vakarā, visu slēdz ciet. Viss, teiksim, dzīvojamā zonas. Pa naktī neskaitīja vai tā? Nē. Pa dienu, tas ir līdz 10 naktī, vakarā, jā. Un stumsai. Viss aizslēdz ciet, viss aizslēdz, viss saka augsts ciet, tas viss ir ciet. Bet, protams, zeki jau māk tikt ārā, kā vajag. Pa logiem, pa visām malām, ja, kur tik vajag. Tiek ārā, kur vajag, viss. Viss iet. Un kas notika pēc tām 12 stundām, ka konstatēja, ka daži cilvēki pazuduši tomēr? Nekonstatēja, ka daži pazuduši. Viņi konstatēja tikai tā, ka saskaitīja, ka pietrūkst jau 90 cilvēku. Ka pietrūkst 90 cilvēku? Kad bija skaitīšana, katrs nostājās ierindā savu atradā, ja? Skaitu, viņa netic. Viņa netic, ka 90 cilvēku aizgāja. Tas jau ir rekords. Nu jā. Vispār Eiropā, man liekas, ne tikai Latvijā. Nu, kas notikās pēc tam? Visus sāka pārbaudīt, ieslēdza vienībās? Ko neieslēdz vienībās? Vienkārši aizraka cieto tuneli un viss. Viss notika tālāk, kā bija. Pašas to bīstamākos aizsūtīja izmētājai. Pa citām zonām. Tie, kas vēl palikuši, bija cietamā? Nē, tur, kas bija pārlielupē palikuši, jā. Tie, kas paši bīstamā vai to aizdomīgākie, jā. Vienu, kurus aizved uz Šķirotavu, kurus aizved vēl uz Daugavpilu, kurus aizved vēl uz 13, 14, vienalga kādas starpības visām zonām, kur vajag aizved izmētājumu. Bet principā pēc beigšanas cietumā tad dzīve turpinājās kā... Tā kā bija. Vienībā, ka viņi meklēja visus tos ieslodzītos vairogs cietuma spēcvienība, nebrauc uz turieni? Pārbaudīja, protams, brauc ar gazikiem un visādām mašīnām. Viss, kas bija aizliegts, sākot ar... Uzreiz pa kratīšana bija? Kratīšana bija tāda, ka, tur uzreiz bija un pārbaudīja viss aizliegtos priekšmets, veselu gaziku sagrozīja un aizliegt projām. Bet ieslodzītos ir mantas visu izkartīja, ja? Viss, tu pat madrašu sagrieza nažiem. Jā, Bet tā tev pirmā sodāmība tad bija? Jā. Vēl atgriezīsies cietumā? Kā var nebūt pirmā, ja man 18 gadi? Citi jau no 16 sēž. Nē, protams, ka es negribu atgriezties. Kaut kā es īpaši nebaidos, bet atgriezties negribu. Ja tev tagad piedāvātu cietumā rakt tuneli? Es esmu pa veci jau. Es tev teicu, ka sūdaina mieta man neiedzīs 2 metri zem zemes. Ko te saka cilvēks, ka no viņa ciemata arī bija toreiz, kas toreiz izmuka ārā cilvēks? Jā, bija. Bet viņš ātri atnāca atpakaļ. Daudz cilvēki atnāca tur atpakaļ? Citi atnāca paši atpakaļ. Daudzījās pie durvīm. Aizgāja aplaupīja kādu veikalu, piedzērās un atnāca atpakaļ. Tad vēl nebija nekas... Tur pretī veikals nebija vai to uzreiz? Bija, nezinu, kur viņi aplaupīja to veikalu. Bet vienkārši viņi prasījās atpakaļ, ja tie policisti vēl nezināja, ka vispār kaut kas izrakst. Viņi domāja, ka dzērāja vienkārši muļķi mētā. Pie cietuma kā daudzās? Pie cietuma, jā, daudzās. Un domāju, kas viņi galīgi muļķi ir. Viņi teikt, pisties mājās, ēd gulēt. Tie gulēja uz slieksni tur. Pie cietuma durvīm? Jā, pie durvīm gulēja līdz tam, kamēr uzzināja, kad ir kaut kas noticies, un tad viņi savāc tā kā lupatas atpakaļ. Iznāk, kad cietuma vadība un amatpersonas apmēram diezgan ilgi neredzēja, ka pat piedzērušies ieslodzītie pie cietuma teritorijas gulēja? Protams, jā, viņam domāja, ka kaut kāds dzērāja muļķi mētā. Viņam nebija zināms, ka kaut kas ir noticis. Reku raksta. Ja jums kādi jautājumi ir, tad varat droši pajautāt. Prasīja, pēc tam režīmu pastiprināja? Pastiprināja tiem, kas atnāca atpakaļ 3 mēneši lika... Soda izolātors? Būrstus X būrs. Soda izolātorā, jā? Tas ir baraka Osiļinava režīma. Baraka. Uz 3 mēnešiem barakā sēdēja. Tas ir tā cietums cietumā.
Vēl? Nu, vēl stingrāk nekā cietumā. Tā, brālēnam arī bija izvēle mukt, bet nemuka, jo bija daži mēneši atlikuši. Un reku Inita cilvēkam bija 2 mēneši, bet viņš nopelnīja apenis laikam rokot vienkārši. Ruslans Draška no Bauskas arī bija tajā barā. Kas to raksta? Pēc Nika Voldemārs pazīst tādu? Nē, Ruslanu gan es pazīstu. Nē, Ruslans Draška te ir tāds. Drakška, jā, kas arī toreiz muka. Jā, es zinu, zinu. Viņš ir vēl joprojām dzīvs. Pa ieslodzījumiem? Nē, viņš ir brīvībā. Es viņu satiku. Bet sodus kaut kādus pēc tam toreiz, kurus Nu, noķēra? tie, kas nepadevās, protams, lika klāt. Kam gadu, kam 2? Gadus pat lika? Gadus, kad lika. Daudziem pielika? Protams, kas ķēra tā kā traki, viņi taču lika klāt visiem gadus. Bet tie, kas atgriezās paši atpakaļ cietumā? Tiem vienkārši štrāfa izolātors. Soda izolātoru? Jā. Nu, paši padevās, paši. Atceros, ka viņa Jā, vienu nenoķēra, tur presē rakstīja, kaut kāds gruzīns bija, viņš bijušais sapieris vai kaut kas tāds, viņš Afganistānā dienējis tāds ļoti gudrs un spējīgs cilvēks, priekš viņa tas tika organizēts. Varbūt viņš kalnos aitas gan. Tur jau nezinu neķers. Nu, varbūt viņš domāja, viņš Latviju pamet, viņam bija. Pametu droši vien, viņam viss bija organizēts, pases viss bija organizēts. Jā. Un teica, atceros, ka viņa brauca uz Bausku un tur stādīja, policisti apturēja, tu visas mašīnas pārbaudīja. Vienu nenoķēra, jā, bet pārējie visi noķerti, nē, kaut kādi 2 arī vēl nebija. Es taču nezinu īsti. Tā informācija tāda, viena no turienes, otra no turienes informācija, tad tur bija. Saproties, aiz gara laika, kad tu esi nosēdējis jau 3 gadi, jā, un tev grūti iegūt kaut ko cigaretes, jā, grūti iegūt tev tēju, teiksim, tur. Ne jau tev katru dienu nāc tas pienesums, jā, vienreiz mēnesī. Ar pienesumu, protams, ir jādalās. Nē, cigaretes varēja tajā laikā nesat. Varēja cigaretes, visu ko, speķi, tēju, maizi, visu ko varēja. Pat arbūzus varēja, visu ko varēja. Tagad, protams, neko nedrīkst. Tāpēc, ka tur var piebāzt pilnu viņam. Jā, arbūzus piešpricē ar spirtu pilnu, bet... Nu, agrāk cilvēki vairāk dzēra, nevis narkotikas lietoja. Dzēra, jā. Jā. Žori! Es taču esmu vēl pie onkuļa. Viņi, zin, kas ir, vispār soli rītā kaut kādas baigo vētu, 16 metru sekunde, es dzirdēju parādījā, un tad vēl tur kaut ko. Jā, 3 cilvēki, viens pats galvenais, kura dēļ tā bēgšana bija organizēta, es domāju, visticamākais ir Gruzijā vai kaut kur citur. Nebūs, nes braukšu, jo viņš kaut kāds bijušais padomju armijas karavīrs virsdienest Afganistānā dienējis bija, bet tad Latvijā sasaistījās nelegālo organizēto noziedzību. Nu jā. Nu, es kočam gaidu, kas tev zvanīšu, labi. Jā, vēl pa 2 arī nav ziņas, kas, it kā saucamie paši organizētāji. Policisti vaktēja izbaigušo sievieti un beigās novaktēja un noķēra sienas šķūnī dzīvoja. Tur jau nav sievietes. Kādas sievietes? Pārlielupes cietums bija slēgta režīma cietums. Pastiprināta režīma cietums smagiem un sevišķi smagiem noziedzniekiem tajā laikā. Slepkavas, viss tāda. Slepkavas naudas viltotāji, kuriem lieli termiņi bija sākot no bez mazliet kaut 5 gadi. Kāpēc tevi tur aizvedīja tev 4 gadi? Dēļ dzīves vietas? Tāpēc, ka visi bija. Bija kopējais režīms, jā? Un pastiprinātais režīms. Tikai viņi samētāti bija katru pa saviem stūriem, saprot? Un par ko tas precizēja, lūdzu? Jā, 89 gabali izmuka ārā, bet kā varbūt tu nedzirdēji, teica, kad Raka priekš 3 cilvēkiem visus pēdējā brīdī pasauca pūļa imitācijai, lai novērš uzmanību. Te raksta, ka vienkārši vienu noķēra, kad sieva nesa uz šķūni ēst viņa izmukušajiem. Citi sauļojās vesels bars Jūrmalā ap plikiem pauriem un tetovējumiem. Zeki aizbraukuši Jūrmalā? Zeki, jā, Jūrmalā sauļojās vienkārši apstulbuši bija. Viņas aizbrauc tā kā malku sakrāmēja busikā un viss. Viņi pārdzēruši? Pārdzērušies, jā, kā brīvībā tikuši.
Žilim tajā laikā bija 18 gadi, 18, ja? Jā. 18 gadi viņš par socialistiskā īpašuma zādzību sēdēja. Kaut arī mums jau mainījās 94. gads, tas jau bija 3 gadi pēc Latvijas republikas atbrīvošanas. Tad, kad es tur iesēdos, tur vēl čurkas sēdēja viškās. Nu, šiebacainī vēl sēdēja viškās. Tam Grūzīnam cietumsots bija 12 gadi. Viņš sēdēja par vai nu bruņotu laupīšanu, kuras rezultātā bija mironis. Viņš ar organizēto noziedzību sasaistījās 90. gados Latvijā, un tad viņu iesēdināja tur. Žilis neskatās televizoru, viņam nav viņš. Neskatos, es skatos televizoru, bet es skatos... Tev prasa, vai tu skaties seriālu Tunelis? Es skatos šito te Wi-Fi. Kādu? Nē, Wi-Fi. Wi-Fi tas ir interneta savienojums. Nē, nevis Wi-Fi, bet kā viņš bija, tas pieslēgums, bet kaut kādu pieslēgumu. Go 3. Jā, prasa, vai skaties kaut kādu seriāls vai ko tādu pa cietumiem. Skatos tos izklaidējuši tur, pils skatos. Tajā laikā tā bija melnā vai sarkanā zona? Kāda sarkanā zona? Tā bija, zini, kas pa zonu, tur bija paši tāda. Tur gan brosi gāja iekšā, gan tur sēdēja. Tur pat toreiz sēdēja kaut kāds narkotiku, no Olaina farma kaut kas sēdēja. Eskobars vietējais? Kaut kas Olaina farma kaut kāds šefs. Kaut kāds, ne šefs, kaut kāds šišku sēdēja. Eksorcists atbildot tavu jautājumu, tajā laikā tā bija melnā zona, kur administrācija praktiski nekontrolēja situāciju. Nu, ja visas šitās tanī laikā, visas šitās starp lakalku restas, viss organizēja izgriezt ārā un varēja pa visiem, kas atrats, vienība, jā, pa visām vienībām, kuras neskaitās, teiksim, izņemot virtuvi, ja, un izņemot pensionārus. Pārējie visas vienības, kas vienkārši nosodītie, varēja satikties. Jebkurā laikā. Čau, Raimond, kas ir pensionāri tur? Pensionāriem bija neliela tāda grupa. Kas ir pensionāri tam? Veci ieslodzīties? Veci onkuļi, jā, kurus atsevišķi nolikti, lai neviens viņus neaiztiek. Jā, Lakalkas, jeb lokālās zonas, tas ir, teiksim, Aigars Loginovs ar iesauku Loķis, tas bija galvenā autoritāte tur. Tādu atceries? Nē, taču, pagaid, tu 30 gadu atpakaļ atceries kaut ko? Jā. Cik tev bija gadi? Cūkām ganīja, cūkas ganīja. Svētiem. Neatcerās tādu, bet varbūt varēja būt. Paklausies, tenī laikā kaut kur bija, tur bija sacīti kaut kur pār pa 2000 cilvēku, vai cik tur bija. Un kā tu visus var atcerēties, ka visi varēja satikties savā starpā, jā? Un kā tu visus atceries? Tu varēja kādu iepazīties, kas tev patīk, jā? Kur tu vari parunāt, bet ne jau ar visiem. Ar 1000 cilvēku. Tu satiksies un visiem iepazīsies un parunās, jā, visiem atcerēsies vārdus, jā. Arī jā. Kas tajā laikā bija pa cigaretēm vērtīgām? Tajā laikā sarkanais bonds. Cietuma veiklā varēja nopirkt? Jā, kosmos elita. Te reku prasa, kādus instrumentus izmantoja rakšanā un kur liki smiltis? Ar karoti dakšanu? Kāda karoti? Atceries, ka bija tādas miskas, alumīnija miskas, jā, bet viņas bija duralumīnija miskas liels, jā. Ar tā bija, tas bija vienīgais rakšanas instruments. Ar uzasinātiem traukiem? Kāds uzasināts, smilti raka ar uzasinātiem traukiem, pēc kam uzasināt? Ar uzasinātiem traukiem varēja pārgriezt rīkli tikai. Smilti, tur bija apakšā tīra smilts, jo zem četvorkas, jā, zem pārliepas cietuma, jā, tur kādreiz bija purvs. Un tur sabēra, pirms celšanas sabēra tīru smilti. Un mēs rakām pa tīru smilti. Nekāda melnzeme, nekas grūtība baigās nebija. Tīra smilts. Kur jūs likāt pēc tam tās smilts? Šahtā. Kaut kur blakus šahtā? Kur, teiksim, mēs rakām teiksim, pračka, zini, kas ir pračka? Veļas mazgātava. Veļas mazgātava. Un tur, protams, bija liela šahta no kaut kādām 5, 6 vai pat 8
veļas mašīnām, ļoti lielā veļas mašīnām, un kuras ūdeni nolēja vienā šahtā. Tur tajā šahtā ieberot spaini, tas ir viena pilīte jūrā. Spainis smilts ieberot, tas pilīte jūrā. Tā praktiski smilts nekur neviens neredzēja. Neviens neredzēja, nekāds smilts nebija. Pārbauda gāja, jā. Tad mēs bijām aizvests prom, smilts nekur nebija. Tīrs flīzīts. Tā kā normāli, tā kā pračkā, tā kā mazgātoja. Tīrs flīzīts, viss nekādas aizdomas par policistiem nebija. Nu, Ja tu pārbaudītu ar to saucamo, kas baksta tos teritoriju, kā viņi ir bakstījis, ka to uz šilku lielu aparātu mēs uzcēlām pēc katras noslēpšanas uzcēlām virsū, jo to aparātu vispār neaiztika. Un tas viss cauros bija zem aparāta. Un flīzes arī bija apakaļ. Bet taču zem betona sēdz, vai te nevajadzēja parakties? Taču arī gāja. Nu, apakšā, tu saki, 2 metri tas sanāca mums. Zem pamatiem. Zem pamatiem. Zem pamatiem vēl bišķi uz augstu palīd, nu tad vismaz pār pa metru gāja vienkārši baigies rāviens. Kam tu jautā par Liepājas cietumu? Žilim? Pa Liepājas cietumā es neesmu bijis. Par topošo? Topošo? Dzirdējis tikai. Brauksi uz turieni? Es braukšu? Jā. Man nē, labāk nē. Man nevajag vispār cietumus. Nu, Liepājas cietums tiks atvērts vaļā 2026. gada jūnijā. Jelgavas cietumu tad vērs ciet. Pirmo? Jā. Jelgavas, pirmo zonu Pirmo viens tikai ir palicis. Jā, taisīs ciet un ieslodzītos izvadās pa citiem cietumiem un kā arī tad vērs vaļā Liepājas. Kā atvērs Liepājas cietumu, tā pirmo zonu taisīs ciet. Zini, citu pirmajā zonā ir šitie... Nav daudz, 300 kaut vai 400 tikai. Nu, bet tur pa Žižņeniku pārsvarā. Nu, jā. Bet, viņas jau... Daugavpilī un Jelgavā. Bet, šo Liepājā var arī. Es redzēju prasa filmu, es redzēju bēgšanu no Šaušenkas. No Šaušenkas, tas ir no cietuma? Jā. Kur nēģeris un... Kur atslēgas viņi izdomāja? Nē, kur baņķieris tur gudrs bija. Kas atmazgāja naudu cietumu priekšniekam. Nē, es redzēju vienu cietumu, kur praktiski nav iespējas izmukt, bet tur viens gudrs vecs bija, kurš jau redzes atmiņa. Viņš varēja tā kā ar redzi varēja nofilmēt no policistiem atslēgas zobus un uzvīlēt pie sevis kamerā uzvīlēt no koka atslēgu. Vai no koka vai no plasmas uzvīlēt atslēgu, viņš atslēdz kāds 5-6 durvis vēl, un viņi tur vesels bars. Nu, ne bars, tur 4 cilvēki tika ārā un aizmuka. Tādu filmu es pēdējā laikā skatījos. Nezinu, arī bēgšana, bet no kurienes es aizmirsu. Kā Rinaldi prasa, Žili, kā pareizi karantīnā jāiet iekšā ir jaunam cilvēkam? Karantīnā? Jā. Viņš vispār nekad cietumu nav zinājis, redzējis, un viņam prasa, kā pa dzīvi ir. Karantīnā veselu baru no cietuma atved, sadzin iekšā un viss. Tur nav tā kā centrāla cietumā, ka tev pirmo reizi, kad ej iekšā, tur tev nomet dvīlu vai vēl kaut ko tur jārunā kā savādāk. Bet, bija tajā laikā, es sēdēju bezpriģela laikā. Zini, kas ir bezpriģela? Jā. Jā, tā laikam ir tā filma atslēgas izgatavoja galvenais Potera varonis. Prasa, kas deva komandu bēgt un kurā datumā? No Četjorkas? Jā. Neviens nekādu komandu nedeva. Vienkārši... Jūs pat paši racēja nezināja, kad... Vepri! Šitas te... Pat paši racēja nezināja, kad... Nezināja, man pasauc uz vienu... Sarunu? Uz vienu sarunu ielēja konjaku, tā pilu glāzi iedzer, es domāju, ka pirms nāves. Domāju, ka es sastrādāju kaut ko. Bet viņš saka, ka vajadzētu uztaisīt viņš teli. Es tev iedošu cilvēkus, taisīs, piedāvāju. Viss, protams, normāls drēbes, kā es teicu, normāls drēbes. Tevis, kafijas, cigaretes tev viss piedāvāju. Nē, te prasīja, vai jūs zinājāt datumu, kurā būs tieši bēgšana? Protams, ka nē. Kas to varēja zināt? Iznāk, jūs vienkārši pamodāties un jau tiem, kam vajadzēja, tie jau bija prom, ja? Un tad pienāca... Nē. Blič! Vepri! Skoč rokā! Pipelē. 7 dienas raka tuneli.
Tā sanāk. Nē, nu, protams, mums bija, Eko cietuma uzrauks iekoda. protams, jo ātrāk, jo labāk. Nu. Tie interesantiem, kas bija, viņi negribēja nopaļīties, jā. Vienkārši ātrāk, jo labāk. Bet iznāk tā, ka viņi paņēma vienkārši, jūs nezinājāt, aizmuka prom, un tad atnāca cilvēki, kas pasauca pārējos muku prom, un tad arī tev Tie, pasauca. kam vajadzēja, tie aizgāja. Jā. Nu, un viss, mēs atkal, kāds pa savām vietām aizgājām prom, ja, un viss, mums vairāk nekas neinteresē. Mēs esam savu saņēmuši, mēs tur to, ko mums vajadzēja iedeva, mums tur, un viss mēs tā... Trīs cilvēkus nedabūja rokā. Vepris iekoda, viņam maliņu neielēja. 7 dienas raka tunelī. Prasa, vai tu gribētu nokļūt vēl vienreiz cietumā? Protams, kad nē. Kad tu nesen biji cietumā? Kāds nesen bija? 30 gadu atpakaļ. Nē, Tagad parlamentiem bija 15 sutkas. Es iegāju cietumā, man likās, ka es viesnacā esmu. Vepri! 15 dienas. Labāk, Bet pagāja 15 dienas. 10 no tām es pavadīju vienatnē. 3 Bauskā izolatoru un 7 dienas vienatnē. Šī te kā karantīna skaitās. Nu, 3 dienas Bauskā un 7 dienas otrajā korpusā, Aģinočkā. Tā. Viņam tev jau nepielika klāt termiņu, pēc rakšanas. Ja tu Nu, par nebija ko, klāt, ja mani viņš nenoķēra? izgāja ārā pie sētas, papīpēja, ielīda atpakaļ. Viņam 2 mēneši palika, ja tev? Jā, un priekš kā viņam mukt, jau ar gadu pielikt 2 klāt. Priekš kā mukt pastāst? Jā, priekš kā mukt, ja 2 mēneši palika. Administratīvu arestu? Bet taču neuzcēra. Administratīvu arestu ir dažādās situācijās, kurā varētu būt. Nu kā Žilis teica, kad iespējams bija uzpirkti sargi vai gulēja vai piesūtīja klāt meitenes, kas aizrunāja ausis. Jo tie jau nebija tagad kā profesionāls, teiksim, amatpersonas, tie bija virsdienesta karavīri, kuriem, teiksim, tur ātrāk nosēdēt, mazāk kaut ko darīt un ātrāk prom aiziet. Tur bija tā, ka vienalga bija viņiem visiem tiem karavīriem. Tur saprot, ka visu to maiņu, kurā notika, tas visus atlaida. Nu, ārpusē, kas ir vai iekšpusē? Iekšpusē, kas bija dienestā. Tanī dienā, kuriem bija maiņa, tos teica atlaida. Sveiki, jā, mēs muzejā. Un galvenais, ka tanī brīdī, kad man tas viens pazīstams apsargs, kas viņš skaitās, ja, kas dienai, viņš man stāstīja, Zemļaks stāstīja, viņš saka, ka DPNK priekšnieks esot zvanījis uz iekšlietu ministriju, kas iekšlietu ministrija. Tajā laikā bija iekšlietu ministrija. Jā, iekšlietu ministrijā zvanījis tam galvenajam, teica, pie mums ir ČP, četrdesmit положений, блядь. Ārkārtas situācijā. Ārkārtas situācijā, bet pazuduši 89 cilvēki. Viņam zina, ko atbildēja tas priekšnieks. Viņš saka, es izguldu dzērumu. Neticēja tas neviens, tas Eiropas rekords bija, tanī laikā bija Eiropas rekords. Es izguli dzerumu un pazvani vēlāk. Vēlāk, pārskaits, pazvani vēlāk. Viņš zvanīja uz ministriju ministram vai vienkārši kaut kādam ministrijas dežurantam atbildīgiem? Galvenajam zvanīja, kas iekšlietu un kas tur valdīts, toreiz, kas valdīja, to iekšlietu ministriju. Pa cietumiem, pa visu šitām to iekšlietu darīšanām. 94. gadā. Skaņa vai tad slikta ir? 30 gadu atpakaļ, kur dienā. Bet iznāk, konstatēja, kad aizmuka prom, vēl pazvanīja, paziņo, vēl pasaka, aizēja pārskaiti un izguli dzērumu? Pārskaitīja un konstatēja, kad pietrūkst tie 89 cilvēki. Pazvanīja, pateica. Bet pārskaitīja 3 reizes pēc kārtas. Pēc kārtiņām arī, ja? Pēc visa, 3 reizes pēc kārtas ar cilvēkiem, pēc kārtiņām, pēc visas 3 reizes pēc kārtas, visu pacēla augšā.
pacēl augšā visu to zonu un pārskaitīju. Pa 3 reizēm mēs tur stāvējām, pa veselē dienai stāvējām, skaitīju. Neticēja, neviens šitas toreiz apsargs, tas darbinieks neticēja, ka tik daudz var aiziet. Nu, un beigās, kad izmandīja visu to saucamo zonu, ja, izmandīja, ka visus pakšus izmandīja, visus pilnīgi izmandīja, ka neviens nekur nav noslēpies tiešām, ka pietrūkst cilvēki. Nē, mikrofons nav aizspiests. Un tad brīdī, kur viņš man ir? Nē, tur augšā. Bet citi saka, ka ir normāli. Nē, es personīgi esmu dzīves 90. gadā. Man 4 gadiņi bija, kad Rinalds Žilis raka tuneli. Vari te pastāstīt, kā vot cietumā uzvesties tam, kas pirmo reizi ir atnācis? Grūti pastāstīt. To nemaz nedrīkst stāstīt. Kāpēc nedrīkst stāstīt? Nu, tāpēc, ka tu, kā lai saka... Labi, kā lai pa kreiso nepaliek uzreiz? Vai slikti nav pa cietumu dzīvi? Tu vari pārtulkot cilvēkam. Falot nedrīkst nevienu. Kā to pateikt? Pateikt priekšā nedrīkst. Tad tu esi ielīdz sauzās. Tad tu esi ieberzies. Ja tu saki priekšā kādam. Kā mums jaunatne skatās raidījumus, kā cietumā dzīvot, kā pareizi uzvesties. Bet neviens nedrīkst no vecajiem stāstīt. Bet kā viņi paši meklē informāciju un mācās tur 20... Meklē informāciju. Protams, ja viņš sameklēs visu informāciju, kā viņam uzvesties, viņš jau ies iekšā jau tā kā liels cilvēks. Visus vārdus zina, visu pateikt, zina ko visu. Tad jau viņam vairs nav ko tur, kā saka, uzbraukt virsū, nevar vairs neviens. Saprot? Tad jau viņš ir liels veicis, bet tu neziņā, teiksim, no kolhos viņš ienāk traktoru nozadzis, ja? Kā viņam uzvesties, viņš par nezina, kas tas tāds cietums ir. Viņam prasa, kas ir. Tu zini, kas ir cietums? Nezinu. Bet ja viņam var atņemt visu naudu, drēbes... Bet tā jau arī notika. Komentāros raksta, nedrīkst teikt priekšā, ko tad vecie seksuāli izmantos. Nē, kā seksuāli izmantos? Izmantos tikai slimie. Nē, piemēram, es esmu daudziem, teiksim, arī, kas ir pa mani tur lielākie, teiksim, neteikšu, cik lielākie, bet lielāki pa maniem, kas man var uzbraukt virsū, ja. Daudziem es teicu... Kas ilgāk atradušies? Ilgāk un lielāki pa maniem, es daudziem teicu, es saku, kāpēc tos pušas daudz, kāpēc ņem drēbes nost, ja, kāpēc viņus daudz, kāpēc izmanto, teiksim, ko to ir seksuāli, ja. Tu taču sēdi tādu pašu sroku kā viņš cieš un tu cieti. Tā, ka tu esi bišķi ilgāk nosēdējis, tas nenozīmē, ka tu drīkst to jauno puišu daudzīt, sist vai pist. Saprot? Un ko viņi te atbild tie? Es tā nav tavu darīšanu, es dabūju pa galvu, protams. Iznāk cietumos sociālā netaisnība. Bet tagad jau var teikt, ka kūrots tagad cietumā, ne? Bet arī tu nedrīkst brīvi uzvesties, teiksim. Tu jau nedrīkst ienākt iekšā, es tur tas. Es iegāju iekšā tagad, to gadu atpakaļ, man vienkārši tie jaunieši pateica, tu vecais, tu ķipa gandrīz ģeduļa, tev ir sava gulta, ej tur un skaties televizoru un liec mieru. Jelgavas, cik varēja būt tajā laikā 94. gadā Jelgavas cietumā ieslodzīto? Tas ir kurš Jelgavas cietumā? Jā, Pirmā? Pirmajā cik laikā? Es saku, es pirmajā neesmu bijis. Nezinu, ja, cik tajā laikā varētu būt. Nē. Bet daudz varēja būt, jo tas bija tikko neatkarības atgūšana. Mēs atguvām neatkarību un cietumi bija pārpildīti arī ieslodzītiem, kas palika no padomju Krievijas. Ja Žileseku saka, ka torņos stāvēja visādi azeri un armēņi. Tas bija vēl 90. Es dzeru tēju no ķirbja, saucās. 90. vēl čurkas sēdēja viškās un dziedāja savas dziesmas. Jā, tur viss nakti bija. Kas skaitījās? Kur skaitījās krūtāks cietums? Ar ko Jelgava atšķīrās no Pārlielupes cietuma? Centrāli, tas Jelgava pirmais ar pirmā no 4. zonas, ko atšķīrās? Tas pirmā bija Strogač, tur bija, protams, kad vairāk, kā saka, mazāk brīvības tur ir, tur vairāk viss kameru tipās sēdēja, un tur viss, piemēram, apmēram līdzīgs kaut kas centrālajam. Rīgas centrāla cietumam kaut kas baigi līdzīgs.
baigi līdzīgs kaut kas Rīgas centrāls. Jelgavas cietumā? Jelgavas pirmais, jā, baigi līdzīgs Rīgas centrāls cietumam. Tur viss tā ir nostiprināts, stingri, baigi stingri. Tur pastaigās, jā, apakšā, pa restēm augšā staigā ar automātiem, karavīri. Nu, tagad jau vairāk nestaigā. Nezinu. Tās tanī laikā staigāja. Tomas, 2000 apmēram, nē, cik apmēram bija tajā laikā ieslodzīti, ka pārvilpējumi notika bēgšana? 1000? Nu, kaut kur pie 2000. 2000 kaut kur. Bija tur, teiksim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atrada tikai tādi parastie zeki, jā, kur katrā bija vismaz pa kādiem, 2 stāvos vēl, tas 6 skaita, ka 12, gandrīz vai 12, 12 atrada nebija. 5, 7, 3, 4 bija 1, 2. Katrā vismaz bija pār pa 50, kaut kur pār pie 100, kā kurā kaut kur varēja būt. Diezgan daudz bija. 3 stāvos, katrā stāvā bija vismaz kaut kur pa 3 vai pa 50 cilvēku. Prasa, ka saziņā starp ieslodzītiem tajā laikā starp cietumiem bija tie saucamie pragoni, jeb pārbaude cilvēka. Kas viņš ir tāds, pa ko notiesāts? Protams, tu pat nepaspēji cietumu aizbraukt, tu jau zināji, kas tāds esi un par ko tu sēdi. Kas to informāciju pasniedz? Drošības daļa jau pastāstīja, lai varētu izvietot cilvēkus? Nezinu. Nu, bet kāds pats domā, kā viņi zināja, kas tu esi? Jo tevi, piemēram, atved uz zaļu gurķi, tu esi nozadzis, teiksim, piena kannas laukos. Un kā viņi varēja zināt, kas tu esi, no kurienes un kā? Ka viņi visu zina pa tevīm. Es domāju, ka visur, kur bija, visur bija tie paši, teiksim, konvoji, tie apsargi konvoji, tie visi dienesti, visi tur. Viss saņau bija caur kādu cilvēku, viss bija saņau paskaidrots, kas tas pa cilvēku. Un tie paši operi, ja. Viņi vispirms tev prasīja, kur tu vari sēdēt. Kur tu vari sēdēt? Kas tāds esi, kur tu vari sēdēt? Čau, Viktorija. Man vienkārši statīvā nav atnākuši te cilvēki stāsta par bēgšanu pārlielu pēc 94. gadā, ka mēs ratiņos vēl. Tāpēc bildi otrādāk būs statīvs, būs savādāk. Sniedziņu esi saticis, prasa? Sniedziņu? Sniegu. Sniegu? Jā. Jelgavnieks sniegu? To autoritāti kriminālu. Saprotu, sniegs, Jā. Nesu saticis, nē. Jā, cietumus no ārpuses, jā, piebaroja. Tajā laikā varēja ēdienu nest, cigaretes, visu daudz ko varēja nest. Un sētai pāri meta ko pārsvarā alkoholu, ja? Visu. Visu? Pat konzervus. Konzervus? Es dzeru tēju no ķirbja. Uz Ukrainu brauktu karot tev prasa? Kas tas apmuļķis? Pamuļķis esi. Tas, ka viņi to naudu sola, tas viss ir muļķības. Tas var te provokātors laikam jautā. Sniegu nošāva. Zinu, mūsu Jefima taču nav. Jāgau, Jefima nav. Prasa Šķirotavā esi bijis? Jā. Uzreiz pēc 4. Sataisīja sūdzes kaut kā 2-3 mēnešu laikā pēc iziešanas ārā. Skaita, ka es iesēdos uzreiz pēc tā pirmās rokas Šķirotavā. Un, protams, tur ļoti liela daļa bija no pārvilpas, jau priekšā pazīstam. Jā, viņš arī izbēga ārā viņš nevis izbēga, bet viņš izraka tuneli, izgāja ārā papīpēt un atnāca atpakaļ, jo viņam 2 mēneši palika. Mēs vēl būsim šeit kaut kādas minūtes 15, ja jums kādi jautājumi ir par cietumiem, kā cietumā pa kreiso nepalikt. Vispār uzdevu jautājumu, kāds mani atcerās vispār? Nē, varbūt arī kāds ir vecs cietumnieks, kas lieto TikToku. Tagad viņi cietumā sēž visu laiku tur. Narkomāni filmē, kā durās, viens otru tur ņem. Un viņiem naudu met par to, viņiem nav jāiet zakt, viņiem jau samesta nauda ir. Viņi iet to naudu, tad pērk narkotiskās vielas. Tā. Jā, es pēc tam, Indijas hatu, tu zini, kas tas tāds ir? Kurā laikā? Tagad?
Tagad, nu labi, pastāsti tagad un pirms tam Indijas hata. Manā laikā bija 3-3. Indijas hata. Kāpēc? Kas tā ir Indijas hata un kas tur ir? 3-3 galējā hata bija. 80. gados, kas bija Indijas Tas hata? nebija 80. Tas bija jau skaiti jau 90. Nu, kas tas ir pa jēdzienu Indijas hata? Tu domāju, es zinu, es esmu parasts mužīgs. Nu, kas tur blaknie dzīvoja, velni, rabočka? Nu, tur vienkārši bija ļoti klusi, nekādas šausmas, nekādas dvižuhas. Parasti viņi turēja to Indijā bija, nu, tiešām cilvēki, kuri gribēja mieru un, nu, nezinu, ko tas vispār nozīmē. Jo es biju puišals, man palika cietumā 18 gadi. Ko es, teiksim, cietumā palika 18 gadi, ja es baigi gudrais esmu par to visu, ka es vispār nekādu sistēmu nepazinu. Ātrais stāsts bija tāds, ka Žilis Pārlīpas cietumā 18 gados izcieta. Nē, tev jau tad bija 21, ja? Nē, kā aizveda? Nē, ka tev 3 gadi pagāja, ka rakt pielika. Nu tad jau, jā, bet... 21 gads, viņš bija 3 gadi nosēdējis. Nu tad jau, jā, tad bija jau iefiltrējies. Un tad viņu tā kā noskatīja saucamie bārveži, lai roku tuneli. Ne jau bārveži. Cilvēki, kuriem vajadzēja. Ar kuriem, teiksim, nu, es tā atklāti pateikšu, ar kuriem es esmu runājis, ar kuriem es iedzēris, ja, nu, ar kuriem es zālīt uzpīpējis, ar kuriem es pārunājis visu dzīvi, praktiski savu dzīvi. Ja, un tā ir cilvēkiem, kas zināja, kur es daru, ko es daru, kur es eju. Viņi zināja, ka es ne pie mēntiem neju, nekur es neju. Es vienkārši izciešu savu sodu. Zādzība, socialistiskā īpašuma zādzība. Nu, ja viņam ir kādam skaidrs, ja kāds no vecajiem klausās, zinat, kas ir 85. un 139. Nē, nezinās te cilvēki. Principā zādzība, viņš kolhozu aptīrīja. Jā. Apzaga laukos kolhozu. Man Žoriks, jā, te bija sen iekodas pirkstā. Pesoku zini, pazini? Cietumā ne. Cietumā viņš nezināja Pesoku. Tagad nedaudz. Tagad nedaudz zina Pesoku? Nu, viņš dzīvo Bendros. Nu tā, kā cilvēku, jā, ne vairāk. Slons zināms? Slons, kurš tas ir? Jelgavnieks? Kurš no sloniem? Jelgavnieks, viņi daudz. Atvaino ātrais stāsts, kad nosēdēja 3 gadi un vienkārši, kā saka, viņam cigaretes, tēju, drēbes piedāvāja, lai izrok tuneli ārā. Izraka 7 dienu laikā, un tiem, kam vajadzēja, tie muka prom, pēc tam pasauca visu pārējo. Čau, Sintī. Pats izlīda ārā, uzpīpēja, ielīda atpakaļ, jo līdz termiņam 2 mēneši palika beigām. Saprati tagad? Dauguli, Jāni, zini? Dzirdēts ir. Nu, baigi, tas bija tais laikos sen. Jā, Žorīts te pat ārā zālē. Čau. Un bija daudz cilvēki, viņi bija tūkstošiem. Nu, tajā laikā, iedomājies, 1000 ieslodzītie bija Pārlīpas cietumā, pārpildīti cietumi bija. 94. gada bēgšana. Pārlūps. Te vienkārši cilvēks, kas raka tuneli šeit ir, ar iesauku Žilis. Tagad, kā domā, ir jēga mukt no cietuma? Nu, es to stāstīju, ka tagad ir, ja cilvēki jaunāki, viņi zina, kas tas ir, kad speciāliem aparātiem iešauj 2 metru dziļumā speciāls, kā saka, uztvērējs, es neteikšu krieviski, es teikšu latvisku uztvērējs, ja, kas ir, teiksim, granātas lielumā vai mazāk, ja, uztvērējs šaušanu iedzina zemē, ja, ik pēc 2 metri, ja, kuri uztver jebkuru vibrāciju, pat kurmis, ka raksies pat uztvers. Saprot, viņi uztver jebkuru vibrāciju un nav iespējams vairāk izrakt tuneli. Nav iespējams. Vairāk nav iespējams. Bet tavas domas jēga mukt tagad prom no ieslodzījumietas? Nu, ja tu gribi sroku klāt, tu mūc. Nu, bet ja piemēram, tev tagad varētu vēlnies paprasīt izrakt tuneli? Nē. Neraktu? Es tev teicu, es sūdaini mietu zemē neiedzīt man vairāk. Man nav vairs tā drosme. Tev prasa, viņam nekas nebija, ko tev prasa cilvēku. Ko tev izdarīja pēc tam par akšanu? Dabūja papildu sodu vai nē? Bet man taču neuzķēra. Viņu neuzķēra?
Es visus operus pasūtīju dirst. Nu, viņi nevar pierādīt, ka es to darīju. Principā sodus un juridiskās sekas bija tikai tiem, kuri atradās ārpus cietuma un kurus pēc tam jau, teiksim, kad tā trauksme bija izsludināta un ārkārtas situācija, tad tos aizturēja. Bet ja cilvēks praktiski izlīda ārā pie sētas, ielīda atpakaļ iekšā, tad, nu, ko tu viņam izdarīsi? Papildu neko nevar iedot. Jā, jau noilgums jau jebkurā gadījumā pat būtu iestājies, ja viņš tagad atzītos un uzrakstītu iesniegumu par vaļasvērtīgu atzīšanos. Da tā laika operi jau, kurš jau pensijā, kurš jau zem zemes Jā, kurš zem zemes? Tie paši jau ieslodzītie, tur arī taču vesels bars ir aizbraucis. Es domāju, ka Bakenbārds arī vairs nav. Es domāju, ka Ļinauskas arī vairs nav. Kliņauskis arī, viņš Nomira, encefalītu nomira. Nomira Kliņauskas. Jā. Es viņam gribēju pamuti iedot. Viņš man zina, ko, es nebaidos no tā. Jā, pagātvināt, reku viņš ar Rināts arī stāstīja, kad piedzērušies ieslodzītie pēc tam pie cietuma sētas gulēja un ieejas durvīm. Administrācija un dežurmaiņa domāja, ka tie ir vietējie bomži pārdzērušies. Izraka? Neko? Tev dabūja visu, ko tev solīja par akšanu? Nē, man bija visi, es staigāju vēl labāk apģērbies nekā brīvībā. Man bija Adidas, bija Nikes, man viss bija. Man bija, ko es gribēju, šņabītis bija, konjaks bija, es pīpēju Bondu, citreiz Marliku uzpīpēju, man viss bija. Es tikai tāpēc arī to darīju. Tāpēc, ka es varēju, kā saka, blatot, ne blatot, bet uzvesties kā cilvēks. Nevis, teiksim, iet kaut kur strilīt kādam, prasīt kaut kam, iedod man vienai krutkai, tabaciņu iedod, man nav ko pīpēt. Tā man nebija jādara. Es dzeru teju no ķirbja. Kas ir bijis skarbākais kadrs, kas ir sēdējis kopā tevi? Atceries varbūt kādu, kas tur cirvis atcirtis kaut ko, kaut kādu baismīgu noziegumu? Dzirdī? Es zinu, bet es nenosauku. Neprasa nosaukt cilvēku, bet kaut ko izdarījis varbūt kāds. Protams. Kaut ko neatceries tādu pretīgu vai kur tu pats vienkārši afigēli? Pietiek ar to, kas tur pat zonā notika. Manu paziņu sadauzīja līdz nāvai, ka viņš bija zils tā kā plūme. Piekāva? Nosita piekāvā. Par kaut ko parādā bija vai ko? Nē, viņš bija neīstā darbā strādāja. Skaidrs. Filmu varētu uzņemt, būtu interesanti. Zini, tā kā Černobiļas seriāls tas te. Tā vienkārši skarbākais kadrs bija, ka tavu draugu nosita un viņš bija viss zils galīgi, ja? Tas nav ne īsti draugs, bet paziņ, kameras biedrs. Cietuma administrāciju principā atlaida visus, bet nesauca pie to maiņu, kas tanī dienā pieskatīja cietumu, tos praktiski visus atlaida, tikai pašus galvenos pazeminām tā. Nē, viņus pārsūtīja uz citu cietumu. Kliņauskis uz Jelgavas cietumā. Nē, Kliņausku Šķiroto aizsūtīja. Šķiroto? Jā. Krūtākais čalis cietumā pēdējos 2 mēnešus bija? Nebija autoritāte pēc tam? Es? Jā. Es nevienam neko neteicu. Ā, Es jau nevienam nedrīkstēju neko teikt. Ko gribēju, lai man kāds nostačī, man uzreiz paņems cietumu un visu un arestēs bez jau. Čau, Laurita. Tā. Es jau savu muti nevirināju. Rakses, man jāstāst kādam. Kas ir neīstā darbā, prasa? Neīstā darbā? Jā. Tas ir par, runā par apsardu, par šito? Nē, par to, ko nosita to tavu paziņu. Kas ir neīstā darbā? Es negribu kāpēc teikt. Es, ka viņi var baigi izfiltrēt, kuru nosita. Zini, kas ir? Vienkārši, zini, kāpēc negribu teikt. Kad? Tas bija, teiksim, viens cilvēks tāds, ja, un par kuru neuzzināja neviens, kurš to izdarīja. Izbēra to zemi visu, izbēra viņi šahtā, pirtī. Un kuru skaloja prom uz kanalizāciju. Protams, aizgāja prom uz kanālu, uz lielo kanalizāciju.
Brauc un pakusties. Tev kā kras nodzīt taukus. Kā man? Nē, te umņičī man tēvs nav pazvanījis un kaut ko tur te viens kaut kā umņiks ņemās. Pēc tam brībā bija kaut kādi bonusi par to? Nē, es saprotu, es pastāstīšu tikai saviem tuvākiem. Nu, čomiem. Un man nebija jēga lielīties. Nu, teiksim, tā kā viņi, teiksim, tu, kā saka Krievijā, ты поддержал пацанские движения, bet man tas neinteresē. Nav bail. Tas jau cik pagājis jau sen, taču nekas jau no krimināla sodāms jau nav. Tu pie atbildības nevari saukt. Pa faktam. Nē, teju no ķirbiem. Jā, man kaut ko prasīs, es viņam vienkārši pateiktu, tu esi cietumā sēdēt. Es cietumā sēdēt. Tu esi sēdējis uz goļaka, ja, no tos galīgi bez nekā sēdējis. Es, ka tev nekā nav. Ka tev pat īpaši nav ko uzvilkt, tev nav ko normālu pārtiku, ko ēst, ka tev nav ko pīpēt, ja, ka tev nav nekā, un tev pēkšņi piedāvā normāli nopelnīt, ja. Tas pats, kas brīvā tev piedāvā haltūru. Gribi haltūriņu uztaisīt. Kāpēc ne, ja es to māku? Es to māku rakt, māku mērīt, māku, kā lai noteikt to attālumu, ja? Es pat māku noteikt ar diedziņu, ar spolīti māku noteikt attālumu. Un es zinu, cik tas ir. Es nolīdīšu apakšā zem zemes, nomērīšu, vai es esmu galā vai nē. Ar to pašu izmēru. Es varu izmērīt, man nav obligāti metamērs vajadzīgs, nav lāzeris vajadzīgs, nekas man nav vajadzīgs, es esmu celtnieks. Es esmu ar striķi, ar diedziņu mērījis savā laikā, ķieģeris mūrējis, nu. Tāpēc arī man uzticēja. Viņi zina visu, ka es to varu izdarīt. Neko prasa, vai cietumā veikals nebija, vai te? Bija. Bet veikalā taču var iepirkties tikai tiem, kuriem naudu sūtīja. Tā jau... Pagaid naudu sūta, tas ir šinos laikos. Tad? Tanīs laikos, kad tikko, kas bija vēl Krievu laika, 89. 90. gads, ja, kad mēs tika iekšā, bija rūpnīca, kur ražoja... Tur strādāt varēja? Strādāja, ražoja elektriskos pulksteņus, detaļas pēc radio rūpnīcas. RRR bija tāda Rīgas radio rūpnīca, ja kāds atcerās vispār. Un tad viss kaut kas bija detaļas ražoja, es pie preses sēdēju, tur, kur pirksus varēja nocirst, ja. Vienalga riskēja ražoja, man bija vienalga tie 50. Tanī laikā, 50 Repšiki nebija, ne? Repšiki vai... Es vēl neatceros, kāda tā nauda bija, bet katrā gadījumā es varēju aiziet uz veikalu, nopirkt sev teju, cigaretes, nopirkt sev kādu konzervu, nopirkt kādu konfekti. Un es biju apmierināts ar to. Šo. Labi. Strādāja pārsvarā visi. Sēdēja tikai blatnies, sēdēja ķipa tā kā smatrešie. Kā uzraugi, ja, sēdēja un skatījās, kā strādā mužiki, ja, kā strādā strādnieki. Nu, un tas arī viss bija. Nu, strādāja naudu saņem, protams, katru reizi bija opšaks, kad vajadzēja opšaku iedot. Jāziedo kopēji. Ja, tas ir, opšaks tas ir kas? Šizo. Tu, teiksim, tevi iesēdini šizo, tu cieti, ja. Tev nav tēja, tev nav cigaretes. Tev nav tēja, tev nav cigaretes. Labi, to opšaku, to paikru daboni. Bet tāpat uz opšaku ņem speķi, ņem to, ņem konfektis, ja? Kāpēc tiem, kas sēž cieši, kāpēc viņiem nedod konfektis, kāpēc nedod speķi, kāpēc to nedod? Kāpēc viņiem nedod? Es tāpēc sākumā saku, kāda jēga man tev dod uz opšaku, ja? Ja tie, kas cieši, neko neredz no tā. Redz tikai tēju un cigaretes, ir to mazos daudzumos. Labi, mums pēdējais, šoreiz atbildēsim pēdējo jautājumu. Kāpēc zonā tā tēja ir ūdens vietā? Tikai tāpēc, lai čefīru var uztaisīt? Nē. Tāpēc, ka tu to zonas ūdeni, kad tu dzersi, ja, tu pļūtīsi kā nilzirgs. Visi dzēra tēju, tāpēc, ka tēja, kā pirmkārt jau bišķi kā ārstnieciska, un otru kā nomierinoši, ja, un kā, viss pārējais, ka normāli, kāpēc gruzīņi dzer tēju, ja, kalnos. Vai taču neskrien uz upi, kur stirnu piedirsus nedzer ūdeni, blē.